Dīrsā, kāds sapīs rulli. Armāns jau varētu paņemt, ja viņam nebūtu pilna garāža močiem. Bet Zviedrijā, kad dzīvos, tad jau būs vieta. Mēs tik var pasiekolotēt. Tā viņiem bišķi izvēli. Kaut kāda stāv vēl. Ak, pats jubilāri. Nu ko, pietiek vandīties pa pasauli. Mēs ievākušies jaunā mājā. Kaut kas tiek. Jāieslēdz. Tagad tā jāpaskatās televizors un jābrauc strādāt. Davai, čau! Čau! Tiekamies jaunajā sērijā. Kroča kakls ciet. Bet nu, nekomandas apkats. Sarīts jau tur. Laižam. Tālāk. Trails aizbrauc apgriezties. Davai šodien pārcelšanās. Paskatās, ka pie mājām, kaut fermu. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. Ko tad ņemamies pa mājiņām? Raims te kaut ko gāz uz mājām, bet nesanāca. Tur jūri. Kaut kā mēs te ņemamies. Tam. Kroči, pabeidz cirsim. Cirsim tālāk, vēlāk. Kroči, pamanību redzēt. Jānomaina šitā šlangi. Es ceru, ka viņi busā ir. Jānoskrūvē šeit. Un te viss atskrūvēts. Tagad jāatskrūvē šeit vaļā, lai tiek pie vadiņiem klāt. Jāatvieno kabelis, jāizrauj ārā, jāatrod busā cita un tad jāliek apakai. Tad gaidīs trail. Jā, kroči, es sāku cirsum,
bišķi nepārskatījos uzdevums. Un izkop ne tā, kā vajag. Nu, paik smieklīgi tas nav, bet... Nu, it kā jau izkop, lai izskatās smuku. Un, nu, šitie krūmi neskaitā. Tad cirsam ir bišķi dziļāk. Te viņi sākās, bet... Tad tur vidū vajadzēja vairāk lielās egles izņemt ārā. Bet es viņas kaut ko jau es izņēmu, bet vajadzēja varbūt laikam vairāk izņemt. Tā, kur es te filmēju. Bet, nu, jā. Tāpēc vajag pārskatīt tos darbu uzdevumus. Vienmēr jau pārskatījās, bet šoreiz kaut kā sanāca. Nu, rīt trēls kavējās un kaut kā un sanāca tā, kā ir un nozāģēts ir tā, kā ir un ko lai dara, es nezinu. Te redzēs, ko Zviedri teiks. Bet, nu, tā ka nebūtu izkopts, vienkārši varēja biškiņi savādāk. Mīnus jau lielākais tas, ka varēja kubi bišķi vairāk būt. Pārējais jau, man liekas, ir sīkums. Jo, tur citur jau tas koks bija normāls, tur jau izkopt tā lai izskatās pēc cirsums. Jo. Bija jau tāda džungļa. Tās lielās egles. Lielās egles, ka gāž, tad jau tur viss tie džungļi samīcīt, izmīcīt. Un tādā veidā. Pēc skrūvoju šodien, skrūvoju rīta, ne? Tas viss ir sīkums. Trēl, nu jā, es pabeidzu kročumu. Trēls tikai rītā būs. Tad es šodien mēģināšu šito salikt, cerams, ka šlangi ir. Ja nav, tad kaut ko izdomās, lai var norukās līdz pirmdienai. Un vēl vienā pusē man ir, redz, uzlīmēt pie loga. Vēl jāizdara tas pats otrā pusē. Un tad jau būs normāli. Abi kamera bišķi netīra. Es te paskrūvēšos. Labrīt, man sakotāji. Kroči, to šļauku vakar izgāja tā, kā izgāja. Kroči nebija rezervē gumī. Nu, es domāju, apvelks tā kā. Un es šodien kročais tur bija aizbrauc pārzāģēju to cirsumu, salika apakaļ tā kā bija, tad izdomāju tā, lai nesačakarētu to elektrības vadu. Tad es saliku apakaļ. Tad es kroč nozāģēju vēl 10 kubus. Tad man tur bišķi pafilmēja vietējie, jo es tur gāzu gari mājām, tur izlikos, ka es tur baigi saprotu, kur es gāzīšu un tā, un tad es stundīju piekabas, jo tur piekabas mežā sastundas bija, un tad man vietējie nāca palīdzēt, un tā. Vakar vietējie taisīja sapulces, šodien viņi nāca palīdzēt. Viņi, man liekas, tur bišķi nodarbojās ar, kā viņi, es aizmirstu to vārdu tagad. Kroči man bija jānozāģēja bīstamie koki, ar viņus bija dzeltenām lentēm, un tie vietējie izmantoja to izdevību, ka zāģē nostās lentītes, un te viņi, tas viens, man liekas, sazīmē savā īpašumā vairāk kurs, viņam nepatīk, lai gan tas nav viņa mežs, bet es tā domāju, ka viņi mazliet aizrāvās. Bet, nu jā, kā itāji. Tagad laižu jānodzen traķis nos, un tad noliks malā, un tad jau bišķi vēlāk. Tagad man jāskatās, kur man jābrauc. Aizmirs. Īsti nezinu. Abi davai. Cerams, ka pareizi brauc.
Jā, traķi jau atvedas, aizmirst uzfilmēt, bet, nu, aizbraucu pāris kilometrus. Tad trēlis diez vai gribētu baigbraukt, vajag šūpojāt. Bildē varbūt var redzēt tādu pampakaini, ģipā jaunas dambas. Bet, nu jā. Šodien pa lielām nestrādās. Aizbrauksim biškiņ ar Armandam tā dzimšanas dienu, un tad, zin kā, ir jau kaut kas jāpadara. Nē, nu es īsti nevaru strādāt, man vajag jānoņem vēlreiz tā elektrības šļauka, kabelnieks jāizņem. Tad rītā 7 no rītī Hansaflex hidroskanse, kas tur ir vaļā, un tad jau aizvedīs, lai uztais rezervē, un tad tikai mačīs. Šodien jāuzliek vēl tīklens ir, to jau paspēs. Laiku Holmen, kaut kāda firma, baļķi izzināja, šī jau maziņa čupiņa, bet tur uz apakaļ iepaķi. Kad normāls koku bijuši, kaut man kādreiz tāda būs. Nāk mašīna, nenāk. Un tās lietas te. Tā kā tā strādāšana ir tāda, kāda viņa ir. Višķi sarkanā krāsa iztecēja. Tam krāsa kannām nevar aiztaisīt ciet to apgaisošanu, kas nāk kurķi. Pēc te bišķi papilu. Pat sarkanā krāsa arī baigi neizmanto. Es arī nav lējis, kamēr es esmu Zviedrijā, nu šī braucienā. Šodien, ja kas ir svētdien. Un tā kaut kā. Smuki, ir smuki. Kroči Armandam tā dzimene. Es izdomāju, jānopērk zeķi. Iedomājos, kādu zeķi tad varētu nopirkt. Cerams, ka tur būs. Krāsainās lido zeķi. Ja ieķer. Kaut ko ir vajag. Īstenībā ar Altonu gribās. Guru baigi ieteic, ka baigi labais. Ak, uz Zviedru lido cenas. Redzēji? Nekāda atšķirība baigā nav. Tāds bardaks vien veikalai. Tā. Domā, būs lido zeķi, vai nebūs? Neredz. Vienīgi pidžāmu var viņam nopirkt. Tā. Nebūs lido zeķis. Labi, es pameklēšu. Lido zeķis neatrad, bet lai iet pārksēt zeķis. Sveiki, mani sakotāji. Ies mēģināt vēlreiz to kalnu. Šoreiz es slēpēm. Redzēs, kas sanāk. Abi davai, ko mēs pēc skatīsies. Viens uz otru. Augšā esi ticis. Bet kas ar tām slēpēm jādarīs, nezinu. Es cerēju, ka Armands arī būs, bet viņš kaut kur parāvs koferi. Baigā rindlējā pie pacēlāja, ķivu pacēlāja uz kalnu. Cilvēku dahujā. Es tā nemāku.
Ko lai dara? Ko viņi zina? Tiekamies viņa saulē. Davai, pīsčuļoku. Davai. Es atradu draugu un YouTube mani. Te, brau! Tu neskaties uz citiem, tu jau... Noslēpiem labāko jau dēlu. Labākie vasarā. Jau nenāk, tiecā. Ar ko? Kas katā? Kur tam kijām? Pieturies! Līdzsvar, kad tu cer. Pārcel to iekšējo kāju, tu jau tā kā robots. Es nemāku ar abām kājām. Nu jā, nu neskaties uz citiem. Es kroči baigais pro. Es bez rokām vai. Vai. Jā. Atslaipēm bišķi vieglāk ir, jā. Tikai jāsaprot, ko darīt ar viņām. Šis pēdējais nobrauciens. Tad jālaiž uz mežu. Tagad tā. Davai, до свидания. Sandra, tu gribēji māju? Labdien, man sekotāji! Uzlikām tīklens aizmugurē, nu ies kalnā ratā. Burvīgi. 5 minūtes un gatavs. Easy, davai, laižam druvā.
Armands šķīpi sakrāmēja. Īsumā izstāstīšu. Kroč, lai nesataisītu sūdz, mainot kabeli. Viss elementārāk. Ir sevišķi pa naktīm kaut kas jāskrūvē. Gaisam vajag, elektri vajag. Vienkārši ko atvieno štekarīši. Un būs zaibis. Nekas īpašs. Tad tu droši var ņemties, ķimerēties un vienot vadiņas. E modelim šeiti, D modelim ir zem kabīnes. Kaut kur tas štepsels. Tur ir šī vienā gabalā tas štepsels. E modelim 2. Un tā kaut ko. Kaut kas tur vizina. Vēl kubiks. Var dzirdēt. Tā ka tā. Augsts, davai mans kaut ko mēģinās izdarīt. Tā, sastāvēs esmu. Visi čikeniekā, jo cik forši visur var tik klāt. Šitiem ellējiem ir numuriņi. Un attiecīgi tad saliec pretī pret tiem numuriņiem. Paldies Dievam, iepriekšējais Meksijas salīdz pa kārti. Ka nav tur jāštiko. Ja tu zini, ka te sākās ar vienēji, tad tur beidzās 6, un tad līdz ar to augšējās vieglāk nav jāskatās apakš un augš. Jā, viņi kroči tev sanāk asal bunda šajā pusē, un tagad tu viņu lēnām liet. Es kliki, kā 1, 2, skaiti. Labi, ka pārbauda līdz pašām beigām, jo man ņemot piecinieku, viņš tik, kā kamēr zin, kā tur ietien iekšā, bija paņēmies 6 un pievienoja 6 piecinieku vietā. Labi, ka es pēc tam vienojot 6 ķipā, apskatījos, ka nav 6. Tagad tā, vajag skaitīt uz beigām, nevajag skriet. Vienkārši, nekas jau, bišķi lēnāk pastrādā. Sievām jau arī patīk, ka bišķi lēnāk, lai nav viss šik un gatavs. Tāpēc ar prātu mierīgi un būs labais. Šeit jāuzliek vēl pīni virsū un tad jau tas jau rūts silst, kamēr uzsils, ieslēgs hidrenu, aizbrauks apskatīties, kas tur notiek. Ko tur vizina. Jāt mīnus kaut kāds 10. Kāds brītiši paies, kamēr uzsilst hidrenu. Kaut kur tur iekšā jābrauc. Kaut kur, bet šī nav cirsama. Varētu arī šito klot, bet kaut kur aiz viņas ir nākamajā nogabalā. Tā kaut kā. Labi, es te bišķi pačakarēšos. Davai. Čau. Jāsapildās.
Jāsaliek ķēdi. Bļa, jauna. Kādam laikam pietiks. Gatavs ir? Jā, ko es vēl gribēju. To kabeli, ko mainīju, ir uzņēmumi, kas lieto kaut kādu, veikalā nopēr saimniecības kuršos vai kur. Tā nav reklāma kuršiem. Un tie kabeļi varētu radīt arī visādas problēmas galvā, jo viņi ir tāda alternatīva, ķipa, bet laika ejot ir pārbaudījis, ka tas alternatīvais kabelis nav tik labs. Viņu var izmantot, ja gadījumā nav kod likt vai ko, bet labākie oriģināli, jo tur visāds, viņiem tur interesantie elektrības, visāds. Viņi grib kaut ko samalot, krušķis. Ir svarīgi, lai viss tur darbojās kā vajag. Tā kā tā. Bija mans draugs Druvā. Tev tiksimies vēlāk. Toms jau šito nav vērtējis. Man iedzintē kaut kur pļauj. Vi pratade ju lite om koreansk skönhet och jag säger att det är en andra våg. Jag tror att vi bara har sett början på den. Jag tror att den sydkoreanska kosmetiken kommer att bli ännu större här. Vad är det som är speciellt med den, skulle du säga? Generellt så passar den oss i Norden väldigt bra. För att det är inte så, det är ganska snälla produkter generellt. Ja. Det handlar om att använda naturliga ingredienser. Vi har i huden. För vi har ju under några år nu tyckt Ko te filmē? Kā jāmarķē? Nu jā, lai redz kā. Amieits un gatavs visam sortimentam. Viens numurs.
Visai krautai. Nav tā kā Latvijā, katram savu lapiņu. Kaut kā tā. Davai.